Lūk video no CSDD mācību automašīnas. Latvijas mazpilsēta Tāls. Saulaina vasaras diena. Krustojumā pa kreisi. Laba redzamība, nekāda problēma. Apmācāmies arī izstāstāts paklausīgs un disciplinēts. Neviena kājai, nevienas automašīnas. Un izdaram mierīgi kreiso pagriezienu, un tagad gan skatieties uzmanīgi. Apbrīnojams miers valda instruktorā. Viņš laikam zina, ko dara. Nu kā te jūs bērni neuzpasē? Nu? Jā, nebūtu instruktora pieredzes, diez vai apmācāmā tik strauji apstātos, ieraugot bērnu uz ceļa. Nu, lūk, jums arī pierādījums. Braucot 50 km/h, apstāšanās ceļš būtu 14 metri, braucot apmēram 30 km/h, tas ir 1,5, varbūt 2 metri. Nu, ko, es domāju, ka redzot šī to bildi, dažs labs aizdomājās, kā viņam ir gājis, kad kādam radam vai kaimiņam ir mācījis braukt pats ar savu auto. Šajā CSDD instruktora mašīnā bija pedāļi, ko nospiest grūtā brīdī, bet ja jūs braucat ar savu privāto mašīnu, tur nekā tāda nav. Un ja gadās līdzīga situācija, vai dieniņi, labāk, lai tā nenotiek. Mūsu nākamais īsais stāsts būtībā replika vienkārši par to, kas šobrīd notiek uz Jelgavas šosejas. Remonts tur jau labu laiku beidzies, satiksme atjaunot pa abām pusēm, tad pa abām joslām katrā virzienā, un joprojām vidū dzeltenās strīpas. Nu, kaut kā mēs atkal kārtējo reizi spļaujam virsū noteikumiem, ignorējam ceļazīmes un ceļa apzīmējumus. Varbūt kā ar laiku pieradīsim un nestīsimies zīmēm, bet es domāju, ja kāds centīsies mūs tiešām piespiest ievērot visas ceļa zīmes un apzīmējumus, būs problēmas. Mēs taču gadiem esam ignorējuši šīs dzeltenās nevietā atstātās līnijas, ceļa remonta apzīmējumus, kas māna mūs iebraukt grāvī, kaut kādas zīmes, kas ir nokritušas vai savukārt lieki uzlikts. Mēs to visu neņemam galvā un skatāmies reāli pēc situācijas, kas notiek. Būtībā dzīvojam patstāvīgi un sevišķi likumus un valsts neievērojam. Ja kāds gribēs, lai mēs to darām, paies gadi.